Tā aptuveni pašu būtiskāko esam skatos vēl pievienojas diezgan daudz cilvēku, bet varbūt pamazām sāksim, un tad attiecīgi, ja ir kādi jautājumi, tad noteikti varēsim semināru beigās arī tos apskatīt. Tātad nedaudz vairāk izstāstot par bērniem drošas pārvietošanās dienu. Noteikti jūs kā speciālisti, kas arī ikdienā sastopas ar bērniem, īpaši jauniem bērniem, kuri vēl varbūt nav uzsākuši savus pirmās patstāvīgās gaitas ceļu satiksmē, noteikti esat pamanījuši, ka zināšanas par drošu pārvietošanos un īpaši braukšanu sabiedriskajā transportā ļoti bieži, diemžēl, vēl nav pietiekams. Protams, no vienas puses tā ir liela daļa atbildības tieši uz ģimenes audzināšanu un informēšanu, bet, protams, jo vairāk informējam, jo bērnam arī tas labāk paliek atmiņā un situācijās, kas varētu būt kuteklīgas, un bērns nezin, kā rīkoties, varbūt tomēr kaut kas būs aizķēries. Mēs runājam par tādām situācijām, kur, piemēram, bērns sabiedriskajā transportā ir izkāps nepareizā pieturā. Diemžēl tas diezgan bieži notiek un sagādā bērnam ļoti lielu stresu. Arī tik vienkārši lieta varbūt, kā pareizi šķērsot ceļu pēc izkāpšanas no sabiedriskā transporta, pa kuru pusi, ko darīt. Un, protams, arī, ko tad darīt, ja tā problēma situācija ir radusies, un ko darīt arī, ja tu esi apmaldījies. Tādas pavisam vienkāršas lietas, bet noteikti esat pamanījuši, ka tas vēl ir aktuāli. Līdz ar to šīs bērniem drošas pārvietošanās dienas mērķis ir izglītot bērnus, tajā skaitā, protams, arī bērns ar invaliditāti, arī skolotājus, vecākus un citus pasažierus, ko tad kopumā darīt šajās situācijās. Un no vienas puses šī ir tieši bērniem domāta kampaņa, lai bērni būtu pēc iespējas informētāki, bet, protams, ir būtiski, lai arī sabiedrība saprot, ka bērns, kas ir nonācis nelaimē, ir viņam jāpalīdz un pēc iespējas arī jārisina šī kopīgā situācija kopā. Un līdz ar to, jā, mēs arī aicinām jūs iesaistīties bērniem drošas pārvietošanās dienā. Un kā to var izdarīt? Mēs esam iedalījuši tādās divās kategorijās. Pirmā kategorija ir nodot informāciju un informēt. Attiecīgi tas ir tāds vienkāršākais. Tas, protams, ietver to, ka autotransporta direkcijas mājaslapā ir vairāk materiālu, kurus var izmantot arī dažādiem pasākumiem, bet jau dalīšanās vien ar šo informāciju arī sociālajos mēdījos noteikti ir ļoti vērtīga un pievērš uzmanību dažādām šīm sabiedrības grupām, arī vecākiem un citiem sabiedrības locekļiem un arī izglīto, protams, kopumā sabiedrību. Jā, arī izvietojot informatīvos plakātus pilsētvidē vai jūsu izglītības iestādē, tad arī runājot par pašvaldību izdevumiem, tad attiecīgi arī pašvaldības var iesaistīties tādā veidā, jo esam piefiksējuši, ka gan izglītības iestādes, gan pašvaldības, gan citas iestādes labprāt iesaistās pagājušajā gadā šajā akcijā. Un, protams, tad nosūtīt arī informāciju tālāk. Bet to, ko mēs visvairāk priecājamies un ko mēs redzējām jau pagājušajā gadā, kad notika pirmā šī speciālā bērniem drošas pārvietošanās diena, tad tie ir dažādi pasākumi, kas tiešā veidā notiek bērniem, kas izglīto bērnus, iesaista bērnus un iespējams ne tikai tādā lekciju veidā, bet jau ļoti radoši palīdz viņiem apgūt šīs jaunās prasmes vai atkārtot zināšanas, ja tie jau ir vecāki bērni. Tad, attiecīgi, tas, kas no mūsu puses ir sagatavots, lai varētu šos pasākumus rīkot vienkāršāk, jo šī bērniem drošās pārvietošanās diena jau ir nākamnedēļ, tad ir dažādas pieejamas prezentācijas, kas ir par attiecīgi dažādām situācijām, kuras varētu bērniem būt aktuāls. Šīs prezentācijas veidošanā ir piedalījušies gan valsts policijas, gan Latvijas dzelzceļa, gan CSDD pārstāvji. Attiecīgi tad to var arī izmantot vai nu, lai kopumā rādītu, vai arī, lai iedvesmotos pasākumiem.
Piedāvājam veidot arī dažādas orientēšanās pasākums ar kontrolpunktiem, kas varētu būt interesanti bērniem un varētu arī ļoti praktiski jau palīdzēt viņam apgūt šīs drošās pārvietošanās principus. Var veidot izmēģinājumu braucienus ar sabiedrisko transportu. Piemēram, pagājušajā gadā Talsu pirmskolas izglītības iestādes Sprīdītes tiešām bija parūpējušies, lai bērniem veidot tādu kā ekskursiju un mācīt arī šos principus tiešām vidē. Un, manuprāt, brīnišķīga iniciatīva un ļoti noteikti arī bērniem atmiņā paliekošā. Tad noteikti arī varam veidot gan dažādus pastaigas pa klasi vai izglītības iestādi, tādā veidā simulējot šīs situācijas. Esam izveidojuši arī informatīvu testu, Kahoot slaido, to arī var izmantot, un aicinam arī izmantot CSDD pieejamo riteņbraucēju testu pildīšanu kā daļu no šī pasākuma. Tests ir pieejams un attiecīgi ļoti aktuāls bērniem, kas ļoti bieži tieši varbūt ar velospēdiem neapzinās, ka ir mazāk aizsargāti ceļu satiksmē. Tad arī redzējām no pagājušā gada, ka populāri bija zīmējuma konkursi, kas arī ļauj bērniem iedziļināties un izprast šīs konkrētos principus. Un, protams, arī dažādas zibakcijas vai kāda cita veida radošās aktivitātes, kas arī jums ienāk prātā. Tas ir brīvi pēc jūsu ieskatiem. Mūsu aicinājums vienkārši ir padomāt, kā tad bērniem interesanti un arī izglītojoši šo informāciju nodot. Un, attiecīgi, šeit ir neliels ieskats pagājušajā gadā, jā, piemēram, jau pieminētajā Talsu pirmskolas izglītības iestādēs Sprīdītes, kur bija šī ekskursija, un tad varēja gan izmantot luksaforus, gan šķērsot ielu, kas būtiski, un savukārt Talsos Zvadiņā, tad, attiecīgi, bija policijas pārstāvji, tos noteikti var aicināt, un to var izmantot kā arī papildu resursu. Sveču pamatskolā bija dažādi šie testi, kas arī ir pieejami autotransporta direkcijas mājaslapā. To var izmantot un vai nu printēt, vai nu likt uz kādiem ekrāniem un arī tādā veidā izmantot. Tas vecākiem bērniem jau būs ļoti piemēroti. Un arī, protams, mazākiem bērniem, ja kāda šī radošā darbošanās palīdz apgūt šos sākotnējos pamatprincipus, kas noteikti arī ir ļoti jēdzīgi. Un mūsuprāt, kad tad vēl labāk to darīt, ja ne drošas pārvietošanās dienā nākamnedēļ. Jā, tad attiecīgi autotransporta direkcijā jūs varat arī atrast šo informatīvo materiālu, kur ir gan tests, gan arī tāds vizuālais paskaidrojums, kā dažādās situācijās rīkoties, gan arī tāda nedaudz plašāka informācija jau vecākiem bērniem un arī skolotājiem un vecākiem, kas varētu noderēt. Un tad attiecīgi šis materiāls kopš pagājušā gada ir papildināts, tad droši to var vēlreiz lejupielādēt vai skatīt. Tas ir autotransporta direkcijas mājaslapā pieejams. Un mums ir arī no pagājušā gada sagatavots kampaņas video, kas ir droši ceļu skaitām pantiņš, ko es varbūt arī ātri nolasīšu. Tad atstarotāju klāt sev lietas, lai tu visiem redzams tiec. Ceļa malā apstājies, pa kreisi un labi paskaties. Pieturu zinu un biļeti pēc, tā tev vēlāk noderēs. Ja nu kaut ko nesaproti, palīdzību droši prasi. Un, attiecīgi, šādā veidā izstāstot galvenos principus, mēs aicinām arī šo skaitām pantiņu droši izmantot, ja tas liekas interesants, un arī mācīt, kā tiešām kaut ko bērni var atkārtot un pie sevis skaitīt, kad tālāk dodas jau paši ceļu satiksmē, tā individuālās gaitās. Un interesanti, piemēram, bija pagājušajā gadā Salacgrīvas vidusskolā, paši veidoja savu jaunu skaitām pantiņu, un arī tādā veidā radoši izpaudās, bet šos principus nodeva arī bērniem tādā veidā. Līdz ar to šīs iespējas kādā veidā iesaistīties ļoti dažādas. Tur jāizpild saiti, un tad tev atsūt apliecību, ka tas izgājis, tur var neklausīties tā iepriekš. Jā, vai kādam ir jautājumi? Īsti kārtīgi dzirdēju, ka kāds runā, bet īsti nesapratu.
Ja pagaidām nav, tad droši var pēc tam. Jā, mums vēl ir pāris slaidi. Un, attiecīgi, kā jau minēju, autotransporta mājaslapā ir dažādas nepieciešamās lietas, ko jūs varat izmantot. Ir informatīvie PDF, kā jau es rādīju, informatīvais materiāls, kur arī testi ir pieejami. Tad, attiecīgi, arī sociālo tīklu vizuāļi, ar kuriem var dalīties, vai ko izmantot arī skolas mājaslapā. Un šis kampaņas video arī ar šo skaitām pantiņu. Jā, un aicinām arī par saviem piedzīvojumiem un saviem pasākumiem informēt pārējos, ja ir izglītības iestādes mājaslapa vai sociālo mediju aicinām arī publicēt šo informāciju, jo 5 iestādes, kas būs publicējušas informāciju, saņems arī loterijas veidā izlozētas balvas. Attiecīgi šī ļoti noderīgā spēle ceļu satiksme, kas ir piemērota bērniem no 5 gadu vecuma, tad attiecīgi 5 organizācijas, kas būs piedalījušās šajā bērniem drošas pārvietošanās dienā un publicējuši ziņas. Kāda no tām arī saņems šo spēli, ko var noteikti izmantot mācību procesā, kas ir ļoti arī vērtīga un ilgtermiņā varētu noderēt skolai vai bērnu dārzam. Tad, attiecīgi, vēl noderīgi materiāli, kurus var izmantot, tos noteikti var meklēt šādās mājaslapās. Asfalters LV, dzirdi, redzi, dzīvo LV, un, attiecīgi, arī CSDD mājaslapā bērniem.csdd.lv. Tur ir dažādi arī šie testi, arī šis velo tests. Aicinām izmantot arī šos materiālus, tos var izmantot tiešā veidā vai iedusmoties. Līdz ar to informācija ir dažādi pieejama, un to noteikti varat arī sameklēt internetā. Nu jā, un tad attiecīgi šis ir brīdis, kad droši varat teikt, ja jums ir kādi jautājumi, tad attiecīgi droši, un te ir arī vēlreiz šīs bildes no pagājušā gada pāris iestādēm, kas arī piedalījās, un mūsuprāt ļoti brīnišķīgi arī bērnus iesaistīja šajā bērniem drošas pārvietošanās dienā. Lūdzu, jautājumi, ja tādi ir radušies. Tad vēlreiz varbūt, kamēr domājat, ja nu gadījumā rodas kādu jautājumu, vēlreiz par šīm iespējām iesaistīties, mēs aicinām gan nodot informāciju un informēt vecākus un citus sabiedrības locekļus, gan arī rīkot šos pasākumus. Un tad noteikti var aicināt arī valsts policijas pārstāvjus, izmantot šos internetā atrodamos materiālus un veidot testus vai kādas citas radošas aktivitātes. Vai arī, protams, doties pilsētvidē, izmēģināt ekskursijas veidā šos dažādus drošas pārvietošanās principus, citādi radoši izpausties, vai vienkārši arī varbūt kaut vai pirms kādas stundas noskatīties šo drošas pārvietošanās skaitām pantiņu, tādā veidā atgādinot. Arī tā būs brīnišķīgi iesaista, manuprāt, galvenais arī šiem bērniem. Vēlreiz atgādināt par to, ka pārvietoties vajag droši. Jaunākiem bērniem tad tiešām varbūt vēlreiz atkārtot arī šos principus, ar ko viņiem iespējams vēl nav gadījies pašiem saskarties, jo vieni paši vēl nav devušies ceļu satiksmē. Un tad, protams, arī, ja izdodas kaut ko publicēt, tad priecāsimies gan redzēt, kā jums ir veicies, gan arī tad attiecīgi 5 organizācijām dāvāsim šīs spēles par ceļu satiksmi. Jā, varbūt tagad ir radušies kādi jautājumi. Jūs varat šo prezentāciju atsūtīt, ne, mums dalībniekiem? Jā, varam to atsūtīt dalībniekiem. Būs arī pieejams ieraksts, ja nemaldos, tad Autotransporta direkcijas YouTube kontā, kur vēlreiz varēs noskatīties šo īso semināriņu, bet arī prezentācija, protams, varēs būt pieejama, un tad attiecīgi Autotransporta direkcijas mājaslapā ir citi šie resursi. Jā, paldies! Jā, varbūt vēl kas? Varbūt, ka varētu arī, es atvainojos, labdien,
Varbūt varētu arī izstāstīt, tātad prezentācijas sākumā bija šie jautājumi, kā rīkoties, ja es izkāps nepareizā pieturā un tā tālāk. Visi tie jautājumi varbūt, ka var īsi pastāstīt, kā tad pareizi jārīkojas. Jā, protams, tas ir diezgan sarežģīts jautājums, un tieši tāpēc mēs esam izveidojuši šo manuāli, kas ir arī pieejams Autotransporta direkcijas mājaslapā par dažādām šīm situācijām. Attiecīgi, ja ir, piemēram, bērns izkāpis nepareizā pieturā, vislabākais bērnam būtu doties atpakaļ autobusā un informēt par to šoferi. Tad šoferi īpaši lielākajā daļā tādu gan starppilsētu, gan pilsētas transporta līdzekļu ir informēti par potenciālajām labajām praksēm. Attiecīgi, vai bērnam piezvanīt, mammai, tētim vai kādam citam, vai saprast, vai viņš māk aiziet no šīs nepareizās pieturas. Un, ja nemāk, tad iespējams doties līdzi autobusu šoferim uz kādu nākamo pieturu, un pēc tam autobusu šofers jāatgriež šajā maršrutā, tad vēlreiz var aizvest bērnu konkrētajā vietā. Jā, tad līdz ar to tur tās situācijas mēdz būt dažādas, bet viss būtiskākais arī bērnam iespējams saprast, ka droši var prasīt kādam pieaugušiem palīdzību. Ja šoferis jau ir aizbraucis, tad kādam citam garām gājējiem paprasīt palīdzību un izstāstīt, kas ir noticis. Un pieaugušie tomēr sāk arvien vairāk aizdomāties par to, ka bērniem jāpalīdz un palīdzēt arī attiecīgi nokļūt uz to vajadzīgo pieturu. Jā, vai tas atbildēja jautājumu, bet tad attiecīgi dažādi šīs situācijas ir apskatītas šajā materiālā, kas ir pieejams Autotransporta direkcijas mājaslapā. Tur ir arī tāds neliels testiņš, kur bērni var pildīt un padomāt, kā tad viņi varētu rīkoties dažādās situācijās, un to var pārunāt. Bet jā, ir arī norādīts gan par šīm nepareizajām pieturām, kad bērns izkāpj, gan arī to, kā tad labāk šķērsot ielu pareizajās vietās, pārliecināties, ka tomēr autobus ir aizbraucis, noteikti neskriet pa priekšu autobusam, noteikti nekādā gadījumā neskriet pa priekšu vilcienam. Līdz ar to dažādi šīs situācijas, un, protams, atstarotāji ir būtiski, un arī pašam ievērot ceļu satiksmes noteikumus, īpaši lieto velosipēdu vai elektroskūteri, varbūt paši neapzinās, cik ātri viņi pārvietojas un cik grūti arī citiem satiksmes dalībniekiem brīžiem ir pamanīt šos bērnus. Jā. Jā, noteikti iesakam šo bērniem drošas pārvietošanās manuāli, to tas ir pieejams Autotransporta direkcijas mājaslapā. Jā, vai vēl kādi jautājumi? Ja šobrīd jautājumu nav, tad teikšu lielu paldies par uzmanību, un ja rodas vēl kādi jautājumi, tad droši varat sazināties ar manu kolēģi Danielu Domiņu. Attiecīgi šī ir viņas kontakta informācija, bet arī noteikti nosūtīsim vēlreiz šo prezentāciju, būs pieejams šis ieraksts, un ja rodas kādi papildu jautājumi, tad droši rakstiet, zvaniet un mēģināsim palīdzēt. Paldies jums! Teikšu visu labu! Paldies! Paldies! Lai veicas un aicinu uz dalību bērniem drošas pārvietošanās dienā!